Rubriku piedāvā Alpina krāsas. Šo istabu man atdeva Ome. Un šī istaba ir galīgi garā. Šeit kaut kas ir jādara. Es saprotu, ka pie tevīm nāk māsicis arī paliekt. Jūs te paliekat kopā, jums ir ritīgs meitiņu tusiņš. Jā. Es paņēmu līdzi dažādus krāsu toņus, un tu varētu pasīsīt, kādas krāsas tev patīk. Šis tonis, šis. Ja? Šāds Šis. tev patīk, vēl Un kāds patīk. man patīk ar šo. Šī tāda tev patīk, ja? Jā. Tāda tā kā okeāns. Tu varētu pastāstīt, ar ko bērnistabā mēs varētu šīs sienas krāsot. Ja reiz šī ir istaba jaunajai dāmai, tad ir Alpinas sērijā tāda krāsa Kinderzimmer. Ja? Tas nozīmē bērnistabai krāsa, ja, kurā ir samazināts emisijas daudzumi, teiksim, produktā. Tas nozīmē, ka krāsa ir atbilstoša bērniem, bez izdalījumiem, kaitīgajiem. Tā doma tāda, ka taisīsim tādu kā nelielu buduāriņu, un kā mēs izsacinājām, šeit pietrūks spoguļi. Priekš meitiņu istabām tos mēs liksim kā aksesuārus, un kā akcentus mēs liksim tādus dekoratīvus košu krāsu laukumus. Tāpēc mums vajadzētu tā, lai pārējās sienas ir diezgan neitrāli, lai šī istaba nav pārāk nomācoša un koša. Lazūras un dekoratīvo efektu mēs veiksim ar divu veidu efektiem. Tā viņi arī saucās. Viens ir akcenta efekts, tam visam pa virsmu pāries ar kristāla efektu. Krāsošana pēc ruļļa piepildīšanas ar krāsu. Mēs nesākam krāsot šeit, lai neveidojas pārkrājums. Mēs atkāpamies nelielu gabaliņu. Ja? Tad galveno lielāko krāsas daudzumu uzrulējam blakus, tad ejam atpakaļ. Savienojamies, vēlreiz ejam uz priekšu, izrullējam un vēlreiz pārrullējam. Dāmu istabā, jeb šo buduārā, mēs šo te virsmu pārklāsim ar dekoratīvo materiālu lazūra akcenta efekts, kur esam šeit ietonējuši, izvēlētajā tonī. Ir izvēlēti instrumenti, birste. Galvenais priekšnoteikums ir, lai sari šī otai būtu mīksti, lai tad materiāli vienmērīgi varētu izlīdzināt pa virsmu. Esmu dzirdējusi, ka klājot lazūras un vēlams esot klāt no apakšas uz augšu. Jo pretējā gadījumā sākot darbu no augšas, kaut kas no materiāla var nopilēt lejā, kā tas gadās ar krāsām vai kā šajā konkrētā gadījumā ar lazūru. Un tad šī nopilējuma vieta mums jāsteidzās kaut kādā veidā labot. Ja? Un tad tas kavē procesu, ja? Jo šeit strādājot ar šo materiālu būtiski, lai panāktu vienmērīgu un augstu kvalitatīvu efektu, ir nepārtraukts darbs virsmas platībā, tātad pēc šī principa slapjas slapjā. Kas ir šie baltie gabaliņi? Tad šis materiāls ir tā veidots, ka šie gabaliņi paliek kā reliefs, un nedaudz viņi arī nepieņem pigmentu, tad arī vizuāli viņi būs nedaudz redzami. Kad lazūra mums ir nožuvusi, mēs klājam virsū kristāla efektu, kurš šobrīd varbūt vēl nav redzams, jo viņam saistviela ir baltā tonī, bet izžūstot viņš kļūst caurspīdīgs. Labums arī ir tāds, ka viņš kalpo tā kā laka un aizsargslānis, un pēc mirkļa, ka šis sāks viss materiāls žūt, tad mēs redzēsim, ka parādīsies mazie spīdumi kristāliņi, kas attiecīgi gaismas leņķī atstaro gan zilus, gan dzeltenus, gan sarkanus pigmentiņus. Tagad es domāju, ka varētu uztaisīt kādu rāmīti apkārt šim dekoratīvajam krāsojumam, jo pilnīgi prasās viņu nedaudz ierāmēt. Rubriku piedāvā Alpina krāsas.